Kā jūs domājat, ja ģenerators griežas, bet siksna stāv uz vietas, siksnu vajadzētu nomainīt? Vēl siksnē te ir šāds te bojājums. Laikam jānomaina būs siksniņa. Šim 3-litrīgajam motoram, lai noņemt siksnu, te viens baigais triks ir. Atskrūvēsiet rullīti vaļā, ģeneratoru atlaidīsiet, un šeit, rekur, stāv tāds klucītis iekšā, rekur, ar 2 skrūvēm pieskrūvēts. Un tā, ka jūs to klucīti izskrūvēsiet ārā, tad jūs varēsiet dabūt ārā siksnu. Nu, tas nav darbs tur uz pusdienu, pa stundu to īstenībā var izdarīt mierīgi. Un rekur siksna, 3 gadi viņa ir, bišku padriskāt ir. Par laimi viņas nav baigi dārgās, tā kā reiz pāris gados var nomainīt. Nu jā, un rekur pie mums internetu veikalā var pasūtīt ir tādas jaunas, rekur kods viņa ir, uzliekam virsū viņu, pievelkam. Nu lūk, rullīts uzlikts atpakaļ, tas klucīts atpakaļ un siksna nomainīt. Nu, principā, ja tā iespringt, 15 minūtes un viņu var nomainīt. Iesaku īstenībā 3-litrīgajiem motoriem turēt uz laivas to siksnu visu laiku. Jo, nu, ja nu viņi plīst, tad jūs paliekat bez ūdens sūkņa, bez elektrības.